Sveiki! Mans vārds ir Lauris, pārstāvu uzņēmumu Stoker. Stoker savukārt pārstāv Somijas ražotāju Avant. Avant ir daudzfunkcionāli mini iekrāvēji. Mini traktori, mini iekrāvēji, katrs var saukt kā vēlās. Esam atbraukuši pie klienta, kurš kādu laiku jau ir lieto Avant 225. Avant 200. sērija un 225. modelis ir mazākais no Avant iekrāvējiem. Ar vārdu mazākais nevar teikt, ka viņš būtu pats švakākais. Aprīkots ar 25 zirgspēku benzīna dzinēju, spēja attīstīt hidraulikas ražību līdz 42 litriem minūtē, kas nodrošina to, ka varam lietot pļaumašīnu arī 1,50 m platumā. Frontālais iekrāvējs ar celtspēju 350 kg, 1,40 m celšanas augstums. Iekrāvējs, tāpat kā pārējie Avant iekrāvēji, ir aprīkojami vairāk kā 100 dažādiem darba rīkiem. Konkrēti mēs šeit esam noseguši, manuprāt, visas gada sezonas. Klāt mums ir pielikta veselīša pļaumašīna, 1,20 m pļaušanas platums, tiek galā ar mazu zāli, lielu zāli, pāraugušu, ja vajag arī nekautām pļavām. Kā jebkuram iekrāvējam būtu nepieciešams standarta barumā materiāla kauss, atvest, aizvest, pārbīdīt, zemes līdzināšanas darbi. Bargām ziemām sniega pūtējs. Sniega pūtējs īpaši pateicīgs ir tad, ja ir daudz sniega un veidojās sniega vaļņi. Vienkāršās variants sniega lāpsta. Hidrauliski pagriežam uz vienu pusi, uz otru pusi, triecienu aizsardzība, gumijas vai metāla naži, kā kuram klientam būs nepieciešams. Tās būtiskākās lietas, ar ko uzsvērtu Avant iekrāvēja priekšrocības, ir lietošanas ērtums. Frontālajā iekrāvēja vadība ar joystiku, darba rīku vadība ar joystiku, uz augšu, uz leju, kausu iegrābt, izgāzt, braukšana, hidrostatiska gaita, pedālis uz priekšu, atlaižam pedāli, piespiežam otru pedāli, braucam uz atpakaļ. Traktors lokās pa vidu, līdz ar to ir lieliski manevrēt spēja nebojājot segumu. Izbrauks ar piestādītiem krūmiņiem, puķītēm, ābeļdārziem, to visu Avant iekrāvējs var izdarīt. Vēl var uzsvērt vieglu un ātru darba rīku nomaiņu. To var izdarīt jebkurš, liels, mazs, un īpaši izveicība nav nepieciešama. Piespiežot sarkano pogu, rokturs uz leju, hidraulika ir atvienota. Katram darba rīkam ir vieta, kur hidraulikas savienojumā būtu jāstāv. Darba rīks piefiksējās ar mehāniski paceļamām tapām. Paceļot tapas, noliekam darba rīku uz zemes un mainam uz nākamo darba rīku. Gatavs. Esam atbraukuši pie viena no Avant 225 iekrāvēju lietotājiem Didzi, kas strādā savā privāta īpašumā. Sveiks, Didzi! Labdien! Pastāst lūdzu, kā tu nonāc līdz Avantam, kādi ir tie ieguvumi? Rezumē īsais. Emocionāls pirkums, gribējās paspēlēties ar kādu tehniku. Pirms tam, tā teikt, lielāko daļu darīja rokām ar maziem traktoriņiem, bet tad izdomāju, ka vajag vienu lielu un labu, salīdzinot ar tiem iepriekšējiem. Šis varbūt pret īstajiem lielajiem izskatās maziņš, bet faktiski viņš ir diezgan spējīgs. Kam es viņu izmantoju? Pirmkārt, sāksim ar meža darbiem. Man ir gabals meža, kur krīt koki, kur ir jāsavāc malkā vai jāizved materiālos, arī jānogāž kāds koks. Nu, tad tā secība ir šāda, ka aizbrauc pirmkārt ar viņču, tāda arī komplektā ir, novelc vajadzīgā virzienā koku, ja viņš šķīps, nav problēmas nogāzt, kurā virzienā tu gribi ar šo viņču. Pēc tam var izvilkt no meža laukā, lai varētu sagarināt. Tad attiecīgi var iekraut arī piekabē ar dakšas iekrāvēju, 3-metrīgos kokus pilnīgi droši, garākus varbūt nē, bet 3-metrīgos var izvest no meža. Un var arī sazāģēt bluķīšos turpat, iekraut šajā te kausā un atvest mājās jau gatavu malku. Un tad, kad paliek zari pāri, tad paņemu šķeldotāju un izveidoju vērtīgu substanci, kas saucās šķelda, kas ļoti labi noder dārzā. Nu, tas ir tā kā meža gabals, un visādiem transporta darbiem šis pats kauss
ir tā kā ikdienas lietošanā. Tas ir pamat instruments šim te traktoriņam. Iesaku nopirkt visplatāko, vislielāko. Tā teikt, spēka viņam pietiek pacelt gana daudz. Viens no vedamajiem objektiem ir granīta akmeņi, kas ir jāizrok no zemes, kas traucē to pašu pļaušanu. Priekš tam ir ekskavātora kausiņš mazais, ar ko var izcelt no zemes, pēc tam ir iestūķē viņu šajā te kausā un aizved uz vienu lielu kaudzi, kur tādi brāļi jau ir daudz sakrauti. Pļaujmašīna ir spriguļu pļaujmašīna, ar kuru var nopļaut arī krūmus, ja vajag. Un daža laba vieta, kas bija aizlaista tā, ka tur bija reiz 10 gados sadales tīkli tīrija, tagad tur ir faktiski pļava. Jo šādu pārbraucot reizi gadā, krūmi tiek likvidēti un tā vieta kļūst pavisam savādāka. Nu, tas tāds diezgan skarbs aparāts un skarbiem darbiem, tāpēc tas nav domāts tur skaistiem zālājiem, bet lai meža malas un pļavas, ko pļauj tikai reizi gadā, tam viņš ir ļoti piemērots. It sevišķi labi būtu pļavas tiešām ļaut viņām izaugt kārtīgi un tikai reizi gadā nopļaut. Labāk, lai tās puķis tur sazied un visādi skaisti aug, un tad reizi gadā. Un šis instruments ir īstais, lai to izdarītu. Kas vēl? Protams, ziemā tīrīšana. Sāku es ar to sniega šķūri. Ļoti jauki, ļoti skaisti, gludi noņem un apbrīnojami daudz aizstumj sniega, bet ir 2 bet. Sakrājās vaļņi ar laiku, un augstus vaļņus viņš nevar pārvarēt, pārstumt sniegu tiem vaļņiem pāri. Un tā gumija arī pagaidām tā kā ir vienu sezonu tikai kalpo, tur tā kā jāpērk gumijas ir. Bet es te dzirdēju, ka esot uzlabojumi šajā sakarā. Nu, un tad es iegādājos sniega pūtē. 1. gadu laimīgi tieši bija sniegs, lai varētu izmēģināt. Nu jā, tad problēmu nav ne ar vaļņiem, ne ar ko. Protams, ka nav tik gludi kā ar šķūrīti, bet es esmu pat darījis tā, ka nopūšu sniegu un tad pat izvelku šķūrīti un uztaisa to smalko piepucēšanu. Tā kā izmantoju arī joprojām to šķūrīti. Kas vēl? Piekabe. Jā, piekabe arī, protams, lielākām kravām, kas ir gari koki, 3-metrīgi. Tad tur piekabe vajadzīga. Kas man pārsteidz tas, kad mazākais no avantiem, bet gāž kokus mežā un ar viņu vēl kārā. Tad jaudas nav pietrūcis. Jaudas nav pietrūcis. Dažreiz ir bijušas bažas par to, ka ar visu viņu man aizvilks projām, bet tur ir metode. To viņu var aizāķēt aiz celma vai aiz kāda koka, un tad tur neko vairs neaizvilks projām. Tā kā viņš ir spēcīga, ir nācies salauzt depo karabīni, kurā ar lielu knakšķi aizlidoja pa gaisu, saprata, ka tādas nedrīkst lietot. Viņš tiešām ir ļoti vērtīgs instruments. Silti iesaku, jā. Un otra lieta, ko es piefiksēju, ka darbarīki tiek regulāri mainīti, tad tā vieglā ātrā darbarīka nomaiņa, tas ir tas, kas ir izcils palīgs. Jā, protams. Un vēl viens ieteikums potenciāliem pircējiem, paņemiet visas iespējamās tās saucamās opcijas, tas ir tas saucamais papildu aprīkojums. Piemēram, peldošā piekare priekšā. Tā ļoti noder tad, kad lieto šo te pļaujmašīnu, un sniega pūtē viņš piekārtojās zemes profīlam, lai necilātos tas instruments par nelīdzenumiem. Un aizmugurē hidraulika, kas ļauj izmantot pašizgāzēja piekabi, un vēl tās 2 pogas augšā tam džoistikam, papildus ērtības, ja darbojās ar rīkiem, kam ir vēl papildus hidraulika, piemēram, ekskavātora kausiņš. Tam to mazo kausiņa leņķi ir tam vieglāk ir vadīt ar tiem 2 podziņām. Jā, apgaismojumi jau man uzreiz piedāvāja, ka vajag labāku, jā, papildus lampas ir labi, jā. Tad ir pareizi, ir trāpīts. Tad ir trāpīts, jā. Paldies!